pienākumu, ja vietas izpildītājs. Un šobrīd šai spēlei Liepājas Metalurga galvenā trenera funkcijas pilda. Tiem bija diezgan neveiksmīgi. Meļņičenko bumbu tver, ievadīs no spēlē no vārta laukumu un pretuzbrukumā jau dodās. Prakarenko, labi piespēlē Afanāsjevam. Centrējums. Meļņičenko vietā. Centrējumu. Labi spēlē Meļņičenko. Meļņičenko, kurš šodien spēlē ļoti pārliecinoši. Tas bija vairāk domāts šķiet kā centrējums nekā apzināts sitiens pa vārtiem, bet, nu, ir Vladimirs Kamešs. Bija labi domāts, bet Meļņičenko bija ātrāks. Rodrīgas. Es atvainojos Martīnes. Kamešs. Ļoti laba pozīcija liepājniekiem. Meļņičenko. Labs sītiens, bet tieši virsū Meļņičenko. Un liepājnieki jūtam aktivizējuši savus uzbrukums. Un cik drošam šī sezona sākās diezgan nepārliecinoši, bet laika gaitā savu spēli ir atrada Karkliņš un pret Timofejevu tiek garām. Un labi nospēlē Meļņičenko un tur pat tālu atlaida bumbu. Martīnus izskatās ok. Pārsveic pretinieku vārdsargus, bet tagad stūrstiens Daugavai. Ļoti labi nospēlē izgājienā Meļņičenko. Un Ventspils pirmais numurs. Timofejevs izsita bumbu. Un Meļņičenko vēlreiz saka spēlēs, izsita bumbu ar dūri. Vienam pa tālu piespēle, otrs īsti netik klāt. Un Kārkliņš smuka apmuļķo vairākus Ventspilniekus un sitiens tuvajā stūri. Un manuprāt, bumbu lidoja garām vārtiem, taču aizbēgt. Un pēdējā laikā tas neizdodas. Kvalitīvāk saspēle bijusi Ventspilniekiem, tad, kad nospēlēja pacietīgi. Ļoti labi vēlreiz izgājienā Meļņičenko. Nospēlēja vienkārši drausmīgi. Nostamies šo uzbrukumu. Diakmišvili spēlē pa labi, gripa sitiens un lielisks saves Meļņičenko. Taču šodien ir laukumā. No pirmās minūtes un bija ļoti labi iespēja Ziļam, taču sitiens sanāca ļoti vārdu, kur atkal un spēlēs caur aizsardzību. Šeit nesaprašanās Ziļs un tika līdz bumbai. Pret Daugovu iesist 4 golus. Un tas nav nemaz tik vienkārši. Bet, godīgi sakot, es nedomāju, ka tas attaisnoja to, ko cerēja citi, jo gan Lazdiņš, gan Reķko ir vairāk tādi kā neīsti uzbrukošie pussargi. Viņi tā jaunā uzbrucēja sniegumu, un tā viņš teica, ka, protams, sākumā bija vērojama ļoti liela nervozitāte, nepārdomāts darbības, bet laikam ritot Kaspars lēnām iztīsimies gan šo stūrsitienu. Ļoti augsts stūrsitiens uz Ošu, Ošs izdara sitienu, bet Meļņičenko pārliecinoši spēlē. Jā, un turpinot par tur uz zālā ir Kozlovs, bet, var spēlēt. Kļimaus deva iekšā uz Lapkovs, kurš it kā tika pie bumbas, bet atlaida to pārāk tā. Diezgan labs centrējums soda laukumā, un Meļņičenko neķer bumbu, spēlē ar dūri, izsit bumbu ārpus izspēles, bet redzēsim, kā tur būs. Labi, pagaidām jau tūlnieki pieturēt bumbu. Un labi spēlē Lazdiņš, kurš ir aizvadījis vairākas spēles. Latvijas izlases sastāvā Grigorāvičs cenšas izdarīt sitiens. Baturinskis centrē. Ošs atkal aizsniedz. Daudz šajā translācijā pieminējis iespēju. Gubins neredz. Redzam, ka viņš... Bet jāsit Kozlovam, jāsit! Un viņa centrējums. Un atkal Kurakins pārliecinoši spēlē. Lapkovskis uzreiz raida bumbu atpakaļ.
bet bez variantiem Meļņčenkovs. Mazākumā vai izlaist kādu maču liešās nesavaldības centrējums soda laukumā, tur Meļņčenko pārliecinoši ar dūrēm spēlē. Vai ar vienu dūri laikam jau Pihots, bet kādā ziņā uzbrukumā mēs liekiem arī pārāk nesanāk pāriet. Var jau būt, ka tā ir tāds apzināts, tas ir solis. Nu, aizķēra ar kāju jokst. Tas ir ne to kuru, bet Turkovu. Tāds vājiņš sitiens. Meļņčenko bez dzīvojas savainojumā, mēģināja atgriezties laukumā. Ja nemaldos spēlē pēc konto, bet arī jau pirmajā puslaikā tika nomainīts šī paša savainojuma dēļ. Nu, tagad tā prātīgi viens man... Tiesa šeit uzskat, ka viss ir kārtībā, nu tā turpināsim. Tagad Meļņčenko! Nu... Interesanti epizode, kas... Jūrmala uzbrukumā sitiens būs, nē? Tagad sitiens... Jā! Ko darīja viens Pampe? Iestājas... Ko dara Mihaļčenko? Ojojoj, kāds asas moments, aigiem spēkiem, bet bez Pālos turēja viņam līdzi. Sitiens būs tāds putais, piespēlē Meļņčenko. Martīne.